ļoti daudz privāti mums jautāja, kur mēs esam pazuduši ar ASV sērijām. Nu ko, pēc mazas pauzītes esam atgriezušies ar mūsu ASV ceļojumu un sēriju turpinājumu. Šajā sērijā mēs vēl iztirzāsim Kīvestu, ja pašu dārgāko ASV pilsētu, kas mums palicis vēl ir neredzēts, un tad jau dosimies tālāk uz Miami pusi, kur mums sagaidīs vēl dažādi brīnumi, aligātori un viss kas cits, un vēl otrs noslēpums dēļ, kā vispār esam šeit ASV ieradušies. Par to, protams, vēlāk. Labi, tad iekārtojies ērtāk savā divānā vai krēslā, paņem kaut ko graužamu un dzeramu un liekam ēterā jauno sēriju no ASV Kīvestas pilsētās. Tamāra tagad vari pabarot met iekšā, tāpat kā Latvijā mēs barojam stirniņas un vēl kaut ko. Kāpēc te nedošu? Nezinu. Nu, jā, nu. Šitā? Un tik vien? Paga. Viss beidzās. Nu tā, mazais bērniņš Tamāriņa. Nu pa vienam tak nemet, vairāk jāmet. O, tos pelikāns tev paņemsim. Tā kā piraņas. Bet tās zivtiņas ir tādas, tās nav kiļkas maziņās. O! Vienam telefons, tā tikai, palicis aizmuguri no telefona. Kā maksas pakalpojums šeit ir ļoti populāra makšķerēšana. Ar laivām iebrauc okeānā un makšķerē. Bet par cik tas cipars bija diezgan sālīts priekš mums letiņiem, tad mēs neiekļāvām to mūsu vēlmu sarakstā. Šeit zvienēji, kas ir noķēruši savus lomus, var iztīrīt zivs uz šādas speciālas letes. Sākumā brīnījāmies, kāpēc tur ir rakstīts, lai uzmanās no haizivīm ūdenī. Jā, šeit ir arī haizivs. Viņas gan vairāk mēdz būt šeit, jo makšķernieki izmet zivs atliekas ūdenī, un haizivs dažkārt nāk ēst zivs atliekas. Es domāju, tur es baroju, ja tur ir brīvs, te ir jāturās saīstām, te ir striķi. Tā, pārvietojamies šitādu džipiņu. Baigi labais bazar nav. Labi, ejam ēst. Kas tā bija? Ķīniešu virtuve, ja? Ķīniešu virtuve. Tātad esam ienākuši ķīniešu virtuvītē. Pasūtījām kaut kādas porcijas. Pastīsimies, kas tur sanāk. Un tā, paņēmām tagad tos Chinese tās porcijas. Nu, protams, paskatieties, mēs paņēmām 2 gabalus. Te tak 3 cilvēkiem sanāk. Nu, mums taču. Mēs pat 2 kā vienu nevarētu. Un rekur. Lēdīsi. Zupa vēl rekur. Arī zupa vesels. Nu labi, mēs samaksājām kopā 30, laikam 4 bija dolāri. Nu tā. Tā, un paskaties uz to porciju. Labi. Chinese rulē aiziet. Kas šeit ir? Šitie zupa var likt, bet es nekādu... Tā kā grauzdiņa, bet makaroni. Man nepatīk viņiem. Nu labi, labi aptīt. Laktās sēž. Lēnā garā arī esam pienākuši pie vakara kadriem no Kīvestas. Ar ko tad nodarbojās vakaros turisti šeit? Pats galvenais Kīvestā ir katru vakaru pulcēties vienā vietā. Tā, esam vakar atbraukuši te. Te kruīz šips piestājās, tie kruīz kuģi visi. Iesim pasīsimies, kas te vakaros notiekās. Un rekord šito te 1 minūte, $1 maksā, var braukt. Īsāk sakot ir tā, ka katru vakaru visi savācās Mallory Square, lai sagaidītu saulrietu. Un līdz saulrietam, kurš nu iedzer, kurš rāda dažādas izrādes, I'm gonna jump! And you're just laughing at me. Cits kaut ko tirgo. Tā, nu rekur arī visādi. Elise. Mūsu meitai Elisonī. Elisa. Elīza. Visādi. Šitā no drātēs taisītos. No drātītēm izlocīts, vai ne? Samē arī viss šitas te pats bija atceries. Bet ritīgi smuki. Smuki, jā. Rekāds palmīns pasies. Tās vispār smukas. Reku tāds maziņi. Un pie reizes var arī sev izzilēt nākotnē. Ar Tamāru vai nebūs? Zīlē. Jā, ķipa zīlnieks, jā. Tā izemē arī tāpat tā, jā. Es beigu, nē, es labāk nemaz negribu zināt. Bet visā visumā tāda mierīga čiliņā gaisotne, kur visi kopā sagaida saulrietu. There is no weak
par fona mūziku. Tātad Tamāra iemetīs par smuko fona mūziku piķīti. I was happy not whole, Sunday, one so true, I love you. Nu tā tikko arī pazuda saulīte, un tās arī viss mums palika. You had to be all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunday, one so true, I love you. Diners uz 5,200 $200 mazākais. $1,200 diners, jā, ķipa Jā, mazākais. plus $300 tipu, nu, $1,500 diners uz 5. Bet kafija, ja mēs kafiju maksā $50 uz šitās te salas, reku šā te sala ir, un reku tur maksā $50. Tā ir vienkārši miljonāra sala, tāpēc tur ir tā, ka vakariņas maksā $1,200. Labs. Ja jau pieskārāmies ēdienu tēmai, tad parādīsim arī ne tikai fast food, ko jau redzējāt, ko ēdām, bet arī normāls vakariņas kādā no bāriem Kīvestā. Šīs bārs ir populārs ar to, ka šeit uz vietas brūvē dažādas alu šķirnes, un viena no tām ir šī, kas ir populārākā Kīvestā un apkārt. Alus? Šeit arī ir tā vieta, kurai stikliem ir lielās mucas, kur brūvējās alus, dažādas šķirnes. Tu Tamāra, tu redzēji aizmugurē, ko alus brūvējās, re? Jā, es neredzu. Es skatījos tā, jā. Paprodu šeit ramēna, ok? Tā, Tamāra, ko tur atrast? Garšīgu desertu. Kas tas ir? Tārpi un netīrumi. Ņem. Es tam saku, kā tā izemē. Cik garšīgi būs, nu? Tā, Tamāra atrada vēl kaut ko. Tamāra, ko tu atradi? Nē, piedzēries rieksts, jā. Nu, jā. Tāds labs menjūs tā skatos, tā sakarīgs, nekāda vaina. Nu, reku mums atnes porciju, tātad, lai jūs saprast, tas vienam cilvēkam porcija, reku man ir roka, redzēt? Vienam cilvēkam. Tas ir man. Tu savu roku nerādīt, jau divreiz lielāk. Tas ir man. Tamārai tikai, jā? Jā. Labi apetīti, Tamāra, jā. Jā, paldies. Un šitā te porcija maksā, cik bija? $29 maksā. Nē, šitā 27. Tā ir 27. Te baigi maz īstenībā šitās te ir. Bet tas ir steiks. Jā, tātad šitās te ir 29 steiks un ribas. Un ribas, jā, 27 maksā. Vienā citā vakarā mūsu draugs aizved mūsu uz zivju restorānu. Lai cik dīvaini neizklausītos, bet Tamāra un es nekad neesam ēduši jēlās mīdīs. Esam ēduši tikai uzceptās. Tad nu šis brīdis ir pienācis, kad mūsu draugs pagatavoja speciālu mērcīti, kā saka, paša recepti, ar kuru arī kopīgi mēs degustējām tās mīdīs. Jāstum iekšā? Jā, sūds. Tāds interesants. Nodegustējām vēl dažādas jūras veltes un bijām apmierināti. Ar ko tad šis bārs atšķirās no citiem? Ja vienākot iekšā redzam kaut ko savādāk. Šajā bārā pie sienām ir dažādi pasaules valstu automašīnu numurzīmes. Kaut kur esot arī Latvijas numurs bijis kādreiz, bet mēs nevarējām atrast. Lai gan tie numuri tur ir nenormāli daudz. Ar ko tad šeit Kīvestā vēl izceļās bāri un piesaist uzmanību? Ar reālo naudu, jeb ik viens, kas vēlas, var vairākos bāros pie sienām atstāt savu naudu. Protams, pārsvarā šeit ir tikai dolāri. Pat nestādos priekšā, cik tūkstoši šajā bārā pie sienas.
Un šeit jau cits bārs, arī ar iespaidīgu kaudzi naudas pie griestiem un sienām. Cik sapratu, tad agrāk šādi naudas bāri bijuši tikai viens visā Kīvestā. Tagad patreiz, kad mēs bijām, tie bija vismaz 3 gabali, cik mēs sastapām. Laikam jau aizgājis ir modē kaut kas tāds. Nes, kad Latvijā būs kaut kas šāds bārs. Tā esam iegājuši tagad vienā alkohola veiklā. Paskatīsimies, cik maksā alkohols šeit. Šeit ir iekšā 1,75. Viens maksā 29. Nu jā, un ja 2 spēk, tad ir mēs $24. Šņabis. Jūs iedomājaties? Jamesons, jūs pērkat vienu. Nē, jūs pērkat 2, tad 30, 39. Un te iekšā 1,75. Ja viena pērta tik ārprāt. Latvijā pazīstamāks, kas ir kaut kāds Bacardi. Tātad Bacardi skatāmies. Tas ir 0,7, 0,750. 14. 1,75 Bacardi. $25. Jūs iedomājaties. Un šitās lielās pudeles. Šitās, es saku, šitās 1,75. Tā ir savādāk, viņi tikai lielums, platums laikam, bet arī, nedomājas, 23. Labi, aliņi. Kurš dzer aliņus? 12 paka maksā $16. 12 paka. Budweisers. Arī $16. 12 paka. Rekur, piemēram, jēgerīts. Cik maksā jēgerīts? Akal, 1,75 litri maksā $45. Tas te īrišs krēms 0,7, 750 ml maksā $19. Cik viņš Latvijā maksā? Nezinu, cik viņš Latvijā maksā. Lielais vispārībā pastaties. 1,75 maksā 32. Tā, kaut kādi šņabi. Sky vodka. Lūdzu, skatieties cenas. Te viss, tās, kas lielās pudeles, 1,75. Jā. Rekur, 0,7, 750. $12. Tā, korona aliņš. Droši vien, ka daudz dzer korona aliņu. 12 paka maksā $17. Lūdzu. 5 innocent people killed, not a sign of a human. Tā nemanot, esam arī nonākuši līdz vakara aktīvākai vietai Kīvestā – Duval Street. Šī ir tāda kā tusiņu, bāru, šopingu un klubu iela. Protams, šo ielu nevar salīdzināt ar tādu kā trako Bangla Road Puketā, Taizemē, jau šeit būs tā mierīgāk viss. Bāros cilvēki tusē, veiklos šopingo un, protams, kur tad bez striptīz klubiem, transvestītu klubiem un geju klubiem, kas šeit ir ļoti populāri. Pirmā stāvā, bārs otrā stāvā. Trešā stāvā viņi uziet, uzreiz visi noģerbies pa pliko sēž un dzer. Bet tas geju bārs vai vienkārši tikai? Jā, visi sievietes un vīrieši. Pliki, jā? Ir tā kā nudistu pludmale, bet ir nudistu bārs. Jā, jūs nepārklausījāties. Šajā bārā trešajā stāvā tu var iet pa pliko sēdēt un iemalkot alkoholu. Tā, un šitas ir viens no vecākajiem bāriem Kīvestā. Tā
domājam, tie iet iekšā vienā bārā, bet izrādās, ka nevaram. Jā, pistoli nevar iet iekšā. Mēs neiesim šodien iekšā. Joks te joks, bet lieta nopietna. Ja pēc vienas no apšaudēm tieši šajā bārā arī teorētiski ir pastiprināta uzmanība, lai tu neienes pistoli. Bet reāli jau, protams, ka neviens to nepārbauda. Parasti nevienā valstī, kur mēs esam bijuši, baigi nepatīk, ka filmē transvestīts, tad šeit drīzāk otrādi, pat iepolzē, un Tamārai izsaka komplimentus. Vai kā viņam patīk tavu leita? Pielien tikai. Jā, lai iet iekšā. Bet vispār, ja nopietni, tad nācām speciāli uz šo bāru, lai redzētu transvestītus, kā tie ir saģērbuši. Viena piemēra, jo tikko kā satikām. Tamāra, mēs esam ablumējušies, nu. Piekdien, bet piekdienam tev nebūs. Nu, jā, nu. Tie puķi ir īsti, vai ne? Es tā skatos. Prikolu pēc pat iegājām arī geju apģērbu apakšveļas veikalā. Interesanti. Valmera uzvilks ir pateikt, pirtus šārapē. Oh, princess, queen. Šīs ielas arī ir tie slavenie bāri, kuros iekšā gan uz sienām, gan uz griestiem būs dolāri. Koč tik te nevar atrast rekordu? Tā, ko mēs atradām kokaīnu arī, skatāties, kokaīna rakstīts, normāli, viss kārtībā. Tā, mums te atkal kaut kur ieved iekšā kaut kādā veikalā. Šeit jau mūsu draugs mūs ieveda kūku un citu saldumu veikaliņā, kas ir pats populārākais Kīvestā un apkārtnē. Šo firmu sauc Kilaim. Diezgan garšīgi esot kūks visādas esot. Tamāri, saldējums arī? Arī saldējums ir. Mēs arī pagaršosim kūciņu. Mums nopirka kūciņu rekur. Šits, jā. Tas desmit. Arī ir. Visu maisiņu, ne? Visu maisiņu. Paldies. Viņš mums grib uzbarot. Vai ne? Nu jā, nu. Pusapēja aligatoru. Jā. Pasties kādas krāsas. Tā viss Tamāri iegāja veikalā. Jau. Tikai 250 eiro maksā, ne, dolāri. Nu, tas pats jau, tas pats kas jau, eiro. Tagad jau pēc kurs vēl teikt, jā. Tamāra, laižam tālāk. Tamāra, mums jāiet. Tamāra. Tamāra grib nopirkt kaut ko. Tamāra, jāiet tālāk. Tamāra. Viņš nākušām veikalam no tā priekšā. Viņš jau laikā dara. Tāms jau viss Tamāra nedabū no veikala ārā. Tā kā bardaks, kaušanās, cīniņš. Krokodila galvu gan vajag pirkt. Jā, krokodila galvu vajadzētu nopirkt. Normāli nolīmēt mašīnīt. Viss ar uzlīmītēm kaut kādām. Kīvestā atrodas arī kādreizējā slavenā amerikāņu rakstnieka Ernesta Hemingveja vasaras māja, kurā viņš ļoti bieži ir uzturējies. Patreiz šī māja ir kā muzejs, un jebkurš pa $17 var apmeklēt to. Kā mums stāsta gidi, tad māja un iekārtojums ir saglabājies viss, kā bija agrāk Hemingvejam, tikai attiecīgi pielikts apskatēji klāt personīgās rakstnieka mantas.
tātad Hemingwayam bija pašam arī šāds baigā terasa, ne terasa, balkons, jā, balkons, jā. Oregus bāks skats ārā. Jā, bet tāds, jā. Wow. Tu redzēji, kāds te ir skatiņš? Tā, tam arī ieraudzīja kaut kādu skatiņu. Nu, ko paskaties? Tādi logi un tās palmas un kā. Pat vānas istaba, kurā nedrīkst iet, ir saglabāts 100% kā bijusi. Tamār, gribi zināt vienu prikolu? Viņam ir kaķi. Tu zini, ka kaķiem ir 6 pirksti? Nu jā, iztiec. Viņam ir 6 pirksti. 1, 2, 3, 4, 5, laikam tur ir 6. Un tad iekšpusē ir tas Jā. tur. Nu jā, iztiec. Jā, seks, jā, seks. Nu jā. Iekšpusītē ir tas viens. Nu, tā bija kaķis. Nē, bet viņi visiem šitiem kaķiem tā šķirda tāda. Tā šķirda. Jā, viņam 6 nagi ir. Nu, 6 pirksti. Bet šitas tik milzīgs. Kaķītī. Tāds. Jā, visiem kaķiem šeit, kas mājo, ir 6 pirksti. Un tie te ir daudz. Kā jau pēc jebkuras apskates vietas, arī šeit ir suvenīru veikaliņš. Un kur tad bez kaķa? Teritorijā jau tajos laikos viņam ir bijis baseins, kur vasarā atveldzēties. Un šeit vienā citā ēkā redzam viņa darba istabu. Tā viņam ir tā. Tā, Tamāra, tā kā Hemingways tagad nāk lejā. Savā palmu dārzā. Es arī tādu gribu. Nu tā, nomainīsim tagad mazliet mašīnas. Patreiz mēs paņemsim šitādu mašīnu. Es gan sēdēšu blakām, lai varētu kaut ko pafilmēt. Bet jā, nomainīsim šito, pret šito. Laižam. Pēdējais vakars Kīvestā, un mūsu drauga dēls norganizēs golfkāru un dodamies ar to nelielā izbraucienā pa pilsētiņu. Visi savācamies golfkārā un dodamies ceļā, kā teikt, apskatīties vēl šo to, ko neesam uzspējuši paskatīties 5 dienu laikā, bet īstenībā mēs jau vēl daudz ko neesam redzējuši. Kīvestā ir ļoti populāra ar to, ka šeit agrāk ir bijis oficiāli otrais baltais nams. Laikā, kad Harijs Trumens bija kā valsts prezidents, viņam ļoti paticis braukt uz Kīvestu. Tad arī viņš ir bijis tas, kas uztaisījis šeit ir otru balto namu. Patreiz gan šis darbojās kā tikai muzejs. Jā, nu re, kur ir gala punkts. Un vēl joprojām počējās. O, re, ka meitene sēž, jā. Nu jā, tur ir prieka māja. Kur tad vēl mēs romantiski vakarā varētu aizbraukt? Tā, tagad braucam gar kapiem. Šitie kapi. Nu, okei, neromantiski, bet šis ir kā apskats objekts, kur ved arī turistus. Jā, jūs nepārklausījāties. Šie ir vecākie kapi Kīvestā, un šeit dēļ specifiskās grunts nevienu agrāk neraka zemē, bet gan apglabāja, kas, kā teikt, virs zemes. Agrākos laikos šeit dēļ trakām slimībām ir ticis apglabāts ļoti daudz bērnu, kas tajos laikos ir miruši no tā laika neārstējamajām slimībām. Šeit gan nevienu jau labu laiku neapglabā, bet šis ir palicis kā turistu prātu čakrēšanai spoku stāstu apskats objekts.
Cik nu varējām, tik izskatījām Kīvestu 5 dienu laikā. Protams, ka tev vēl ko redzēt un redzēt un redzēt. Nu ko, rīt jau taisamies uz Miami pusi, un tur jau mūs gaida dažādi brīnumi, vienas sērijas vērti. Jā, vēl iebās galvu. Всё, viss tamār paņem, Juri. Un tad jau gaidām tālāk mūsu tālāko noslēpumu, jeb otru iemeslu, kāpēc mēs esam šeit ASV. Daži, protams, ka jau zina. Neaizmirst ierakstīt savu sērijas emociju komentāru un piespiest laiku, un tad tiekamies nākamā sērijā.